6 dienas Grieķijā, 4 no tām uz akmeņiem, mēģinot noķert zivi. Grieķu draugs kaut ko noķēra. Ar short jigging iepazinos YouTube un bija viena veiksmīga vasaras cope. Ar to pietika, lai atgrieztos ar vienu mērķi copēt. Ir galā. Iznomāju mašīnu, dzīvoju vienā lokācijā un katru dienu braucu uz iepriekš atzīmētiem punktiem. Uzkāpām augšā, bet līdz ūdenim te... Es nezinu, kā tas ir domāts vispār. Bez garantijām. Gari pārgājieni, kanjoni, akmeņi, vējš un dziļums. Re, kur plāns ir iet uz šito. Piebraukt viņam nevar. Salauzu abus līdzi paņemtos kātus. Jā, kāds salūza. Laba mācība, vajag braukt tomēr ar pareizo inventāru. Beigās tomēr tiku pie ilgi kārotā loma. Nu šī bija tāda īstā versija, bet ja tevi interesē detaļas, turpini skatīties. Brauciens notika Grieķijas salā Evijā, un tā ir otra lielākā sala Grieķijā aiz Krētas. Tur ir mazāk turistu, vairāk savvaļas dabas, klinšains krasts, dziļums jau pie paša krasta, un tas ir ideāls variants tieši šīm copes veidam. Salas centrā ir Dirfī kalns, kas ietekmē laikapstākļus. Vējš un jūra var mainīties ļoti ātri. Esmu ieradies vakars jāiet meklēt autonomu, kur jāiet jāskatās. Man vēl jāsagaida otrs čoms, kurš lido ar citu lidmašīnu. Viņš būs pēc 2 stundām, tāpēc es iešu braukšu tagad mēģināt noskaidrot, kuras var dabūt mašīnu. Mašīnīte. Šī tāda balta. Droši vien atpakaļ nebūs vairs tik balta. Kamēr gaida jāpaņem pārtika, lai nav mums tam baigi vēl sanāks citādi. Sapirkāmies. Tā, mans čoms jau ir atbraucis. Un te Jānis saka, ka jāiet ir uz kaut kādu bāru. Angel touch massage. Angel touch massage vēl labāk. Mēs pat neesam tikuši vēl pusceļā. Viņam vajagot bāru. Un mēs arī ejam uz bāru. Steidz man filmē. Kaut kāda piekrasta. Bet viss jau tukšs, nav jau sezona. Nē, ir paskas pilnīgi. Ir sezona. Jā, man ir vitīgā sezona. Džumpīt sākumā. Jānis dabūja savu bāru. Jā. Es nedabūju savu kafiju, jo šajā bārā kafijas nav. Tikai dzelteno kafiju te dod. Tas ledus kafija esot dzeltenā viņiem tikai. Labrīt. Atbraucām vakar super vēlu. Kaut kādos 12. naktī. Saule jau lēc, tā kā šodien vēlais rīts. Jau ir uzlekusi. Mandarīni. Mandarīnu sezona. Granātābolu sezona. Brauksim skatīties pirmo vietu. Fishing gears. Ar 12. piegājienu mēs tikām ārā no mājām. Ar otro. Nu, tas ir gandrīz 12. Es nezinu, cik mēs tālu tiksim par šito. Aiet te var, bet vai tas ir ceļš? Kāda tā ķipa ir. Uzkāpām augšā, bet līdz ūdenim te es nezinu, kā tas ir domāts vispār. Uzlaidām dronu, neko nenofilmēju no drona. Neiedomājos, biju koncentrējies, lai saprastu, vai tur vispār ir vieta, kur var pieiet. Nu, varbūt ejam meklēt tālāk kaut kur zemāku punktu. Virzamies tālāk. Jāatrod pieeja ūdenim. Varbūt var atrast, varbūt arī nevar. Akmeņi baigi asie. Daudz jāskatās visu laiku. Pārvietošanās super lēna. Ko pirms tam nezināju, braucot uz šādu braucienu ir jārēķinās, ka būs daudz staigāšana, braukāšana, vietu meklēšana. Pašai copē dienas ietvaros vidēji paliek kādas 3 stundas.
Iznācām kaut kādā klajumā, bet ūdens vienalga ir tālu. Kaut kur tur jātiek lejā pie ūdens. Tur es jau redzu maziņās, un Kimons jau ir gatavs viņas tā kā ar cimdiem ķeselēt ārā. Jau reku leci lielā. Nē, rekur cilvēku. Ko? Reku lejā makšķirni. Izskatās, ka spotiņš ir aizņemts. Do you speak English? Yeah. Hi! Hi! Jānis atpūtās. Mums te ir grieķu draugs, kurš teica, ka te ir ok makšķerēt. Viņam ir gafs, citādi mēs te no šitāda augstuma neko neizceltu. Grieķu draugs kaut ko noķēra. Kaut kādu mazo. Viņš ir Oh, it's good one. Amrdzak. Okay. ir rokas. Viņš diezgan liels. No. Come on, very small. Jā. Not so big. No. I will release it. Yeah. Are you sure? Yes. Okay. Laivas braukā. Jānis strādā. Dosimies uz nākamo vietu. Šeit labs dziļums, laba vieta, bet nekā nedabūjām. Paskatīsimies vēl vienu citu vietu. Tuvojamies nākošajam spotiņam. Kaut kur uz tās pussalas. Tā ir galā jāiet skatīties. Kārtējais akmeņainais spotiņš. Izskatās, ka kaut kur varēs pieiet. Oi, bliņ. Jūras lauva. Kā nav laba zīme. Biedējot zīves prom. Un labi, jāiet, jāskatās. Ienācu pie malas. Pie šīs malas. Tā nekur netikšu. Ir tāds spotiņš. Jāskatās, vai tur var nokāpt. Es man godīgi sakot, bija šīs bailes kāpt. Jo te nu pat tāds bija glats jūras lauva. Akmeņi ir super asi, vienkārši super mega asi. Labi. Tā nu vizuļus pārsvarā izmantoju 60 līdz 80 gramu smagos. Nu, te var redzēt, ka viņš ilgi grimst. Dziļums ir labs. Ar roku kontrolēju auklu, jo var paņemt kāda zivs krītošu vizuli. Vēl joprojām grimst. Grimst. Beidzot var sākt pietīt. Ietīšana notiek ar tādu raustīšanu. Tad, kad aukle ir uztīta apmēram pusi no iemestā daudzuma, var atkal palaist, lai vīzulis nogrimst līdz lejai.
Protams, ka tīšanas tehnika un viss pārējais ir vesela zinātne. Esmu tikai iesācējs un ceru uz savu iesācēju veiksmi. Nu, tādam netrenētam copmanim diezgan ir ko strādāt ar šo svaru. Man reāli pēc katra 10. metiena vajadzēja nedaudz atpūsties. Jā, aizķērās. Jārau nost. Jā, kāds? Salūza. Salūza, un par cik viņš aizpeldēs, viņu arī nebūs atpakaļ, lai varētu kaut ko varbūt labot. Jā, nu redz, kā ir gribēja ietaupīt uz speciālo bagāžu. Tāpēc paņēmu īsos kātus saliekamos, ko var ielikt koferī. Lai gan tests tiem bija virs 100 gramiem, tomēr izrādījās, ka šādu slodzi tie nespēja turēt. Tomēr nākošreiz droši vien ņemšu speciālo bagāžu, kurā varēšu ielikt piemērotus kātus, lai nesanāk šādas situācijas. Tā kā biju paredzējis, ka kaut kas tāds var atgadīties, man līdz bija vēl viens kāds. Šo gan ļoti negribētos salauzt, jo tad es paliktu bez ekipējuma. Priekšā vēl 2 copas dienas. Redzēsim, cik tālu es varu aiziet. Neko tālu jau neizskatās. Būs jāmeklē laikam kaut kāda cita vieta. Bet nu labi, aiziesim līdz akmeņiem, pastīsim. Nu, te es esmu. Es biju cerējis, ka te varēs kaut kā bišķīt tikt uz turieni, bet nu es te netieku, te ir seklas, reku var redzēt akmenis. Nu jā, tas laikam ir normāli, ka pētot lokācijas kartē, dzīvē tās var izrādīties pavisam citādas. Bet tas nekas, jo pastaiga un pati Grieķijas daba ir ļoti skaista, un es nenožēloju ne mirkli, ko pavadīju staigājot apkārt un meklējot vietas. Un šobrīd braucam uz nākošo vietu, ko arī esmu redzējis tikai kartē. Atkal ceļā uz nākamo spotiņu. Rīt spotiņš neizdevās, līdz šim spotiņam braucām 1:40, braucām kaut kādus 30 kilometrus. Jo, nu, ceļš bija tāds foršs. Kaut kāds mājas. Nu, tālumā redz arī jūru. Mūsu mašīna nebija īpaši piemērota šādiem ceļiem, tāpēc ceļu turpināju ar kājām. Nevarēs zināt, vai pēc kārtējā līkuma ceļš vēl būs izbraucams, un riskēt ar to, ka nevarēsim apgriezties, galīgi negribējās. Nu, teorētiski tur var. Te ir tāda tā kā taciņa, kur var nolīst lejā, bet nu labi. Pameklēšu, varbūt ir kāda vienkāršāka vietiņa. Tā, lai mazāk mantas atstāja kaut ko šeit, kaut ko paņem, dodos akmeņos. Bet nu ir diezgan stāvs. Varbūt video tā neizskatās. Šeit. Ja nu kaut ko vajag. Nu līdz ūdenim ir kādi 4 metri. Jā. Tā izskatās lejā. Tur ir kā uz to tādu spicīti, tur var tā kā uzkāpt. Bet nu kā tur nokāpt? Es tomēr nokāpu lejā. Nebija tik traki. Grūti iemest, jo siena tur ir. Es mēģināšu kaut ko pastrādāt. Šī vieta, es domāju, bija laba, jo varēja redzēt, ka šeit ir bijuši citi makšķernieki, bet nu neko nenoķēru. Nākamā diena un dodamies atkal jaunas vietas meklējumos. Re, kur plāns ir iet uz šito. Piebraukt viņam nevar, bet tur pa upes gultni var noiet.
Blin, kaut kāda akmeņa lido uz ceļa. Izskatās, ka nav internets. Ja? Tāpēc, ka man jau tas tā upe ir atzīmēta internetā, bet te nekādu upi mēs neredzējām. Bet, mums upi jāredz, tā kā tam jābūt kaut kādā caurbraukt, bet ilgāk viņi sākas kaut kur zemāk. Nav laikam internets. Jā, to es nebiju iedomājies. Katrā ziņā mēs tagad mazu brīdi vēl būsim jūrā, un tad tas ceļš pagriežās prom apakaļ iekšā. Jā, Bet maps mī rāda to taciņu, vajam to nočikojam. Atradām upi. Upes gultni. Lai strauc vai ejam sazim, kas tas tāds ir. Pa šajien iesim. Ko, aiziet kaut kādi 2 kilometri. Droši vien nebūs no vieglajiem gājieniem. Maldīšanās ar mašīnu pa mežu ceļu labirintiem, jo kartē viss izskatās pilnīgi citādi. Un beigās tomēr esam atraduši vietu, pa kuru varētu tikt līdz pludmalei. Cilvēku kritums. Bišķi izaicinošāk daļa. Jā, kā plējā. Veikals kā Kāzalāns. Stundas kāpiens lejā pa skaistu mini kanjonu un esam klāt. Miskasta saskalots. Jā. Mēs varam turnīru uztaisīt. Jā, ar galvenajā balvā rekbuši tā čība. Tauši tā laba. Jānokļūst tur. Bišķi jāpagaida, kad ūdens sanāk iekšā. Izskatās, ka ir nokrities. Jāmēģina tikt. Tomu atstāja tur. Kaut kur. Daba un pastaiga kā vienmēr skaista, bet zīvis mums tomēr neķerās. Atpakaļ atkal dodamies tukšā. Ir pienācis pēdējās copes dienas rīts. Izlemju doties uz pirmās dienas vietu, jo tā jau ir zināma un nebūs jāzaudē laiks eksperimentējot. Varēšu copei izmantot visu dienu. Lai varētu iemest, sanāk diezgan daudz kāpelēt, un tas pat tiešām ir nogurdinošs process. Pēc metiena atkal kāpju lejā, jo ja nu kaut kas noķeras, tad to būs izdarīt jau daudz grūtāk. Jebkurā gadījumā, lai izceltu zivi, būtu vienalga jākāp vēl zemāk. Ir galā. Jāņorāvās. Tas gan bija jaudīgi. Ir. Kaut kas ir. Iepriekšējais, man liekas, bija lielāks. Bet kaut kas ir.
Wow. Kas tas tāds vispār ir? Tas vai nav tuncis maziņš? Nepārāk liels, man liekas. Lai gan šī copas diena man beidzās ar kārtējo salauzto kātu, es tomēr biju priecīgs, jo pēdējā dienā tiku pie loma. Vērtīga pieredze ir iegūta, un esmu gatavs nākošajā gadā atkal doties copas piedzīvojumos.